Sūds Puļu podcasts ir apakaļ. Un ir ļoti sūdīga diena. Tāpēc kā ārā ir ziema un Rinīts ir ļoti, ļoti depressed šobrīd. Kas ir, Rinīko? Kas ir? Tev nepatīk ziema? Tev nepatīk tas, kā ārā ir 3 grādi un nav ne sniegs un nav vispār nekas un viss ir pelēks un visi cilvēki ir pie stāvko? Ko tu gribi, lai es daru? Cik ir grādi es tev pasīšos? 3 fucking grādi. Mums sniega nesola kaut kad tuvākajā laikā? Nē. Viņš ir vienkārši fucking vējains. Kāds sakars ar to faktu? Pazies. Esam tīrs tagad. Man telefons rāda, ka ir 32 grādā. Kā tad? Ja būtu 32 grādas, jo sen jau būtu jau basēniņā. Nu... Kāds, ko tu uzlicis kaut kādu bļuku, tu man tagad pranko, bļaļ. Kāpēc rāda 32 grādas? Pagaid apskatīs. Ejam pasīties ārā. Kāds laiks ir? Kāda jēgā? Kas te ir? Rīt, tas paskaties! Palms? Ko? Globālā sasilšana. Kokosrieksts aug. Kas notiek? Kā tas iespējams? Tas, pa ko mēs runājam podkāstā, ir taisnība. Reāli? Mēs nerunājam tikai bullshit. Latvijā ir fucking globālā sasilšana ir 32 grādi. Ejam ārā. Ejam baudīt vasaru. Protams, mums arī baseins ir. 32 grādi. Kāds iespējams? Es nezinu, pagaid. Skaties. Tas saulesbrilles. Saulesbrilles. Mēs esam vasarā jau. Aizvien pasīties, kas te vēl ir labs. Pazies, kāds apliņš. Kur mēs esam te teleportējušies? Rīnīt, es taču teicu, ka te ir baseins. Rīnīt. Pasakaini. Pasies arī, te arī veikaliņš ir. Ejam veikaliņā, moš tur kokosriekstīņas tirgo. Moš. Es vienmēr gribēju kokosriekstīņas padzerties. Jā, Es neesmu nekad dzēris kokosriekstīņas. Nu, tagad tu varēsi noprāvēt. Savadīhā! Jā. Tā. Nu, mēs esam apakaļ. Ar kokosriekstīņiem. Šoreiz mēs esam mūsējā. Cheers, Atiņ. Cheers. Mums tagad studio upgrader, kā var redzēt. Kas ir sūdīgs? Kas ir? Reāli tam negaršo kokosriekstīņš svaigais, acīm redzēt, viņš jau apvēmās jau. Bet jā, tā ir taisnība. Mēs esam tā izemē tagad. Kā jūs paši redzējāt, pierādīt. Mēs tikko noplūcām kokosriekstīņu no kokosriekstīņu koka un globālā sasilšana īsti. Jā. Un mēs Latvijā tagad dzeram kokosriekstīņus. Labi, mēs neesam. Nākošais nedēļa Ziemassvētku un mēs kokosriekstīņus dzeram un ejam baseinā un sauļojamies un baudam dzīvi. Nē, domājies, nākošais nedēļa jau Ziemassvētki. Kādas tev ir sajūtas pa Ziemassvētkiem? Tev liekas, ka es Ziemassvētku? Nē, man vispār nav Ziemassvētku sajūta, jo te ir silts. Es tev paši arī domāju, man mamma prasīja tādu, kā tur vispār ir, kādas ir sajūtas. Tu jūties tā kā Ziemassvētkos, liekas, ka ir Ziemassvētku laiks. Un tāds, jā, ir Ziemassvētki. Un tad mēs arī, Kristis, pastaigājāmies tur pa to Central World. Un tur redz, ka tur ir viss tas izrotājumu un dizains, tur tāds eglīts, viss, un tur ir ļoti Ziemassvētīgi. Tā kā, Bet tas ir tik krut, ka ir tik silts un tas Ziemassvētks ārā.
Bet es neteiktu, ka šī ir labākā vieta, kur svinēt Ziemassvētkus. Nu tādā ziņā. Nu jā, varbūt, ja tu gribi to tieši to augstumu un to visu, kas ir ziemai. Es īsti neredzu, kā tu vari uztaisīt tādu ritīgu Ziemassvētku sajūtu taizemē, ka tev ārā ir plus 35 grādi un tu izcepies un nezinu, tu ar kondicionieru uzgriezt uz kaut kādu 15 un tad tev... Tas ir vislabākais augstums. Tad tur sniegs sāk snikt tev istabā un tad tu tāds pārsals sēda džemperī un tējiņu dzer un tas paņēmis rokās. Kakao, jā. Tāds sēd pie lodziņa gaida. Uz abām rociņām turēt, jo tad tas ir tāds. Tā tikai Ziemassvētkos dara. Vai kā man patīk uzgriezt to tur kondicionieri uz kādu 16, un tā pa nakti man ir augsts. Un es guļu tik labi. Tik fucking grūti piecelties, ja pēc tam. Tāpēc es viņu slēdzu ārā. Es arī tagad izdarīju tā, ka es uzliku to timeru. Uz kaut kādu stundu, es lieku kādu stundiņu, pirms tam es pamožos. Tagad viss tās reizes, kad es esmu pamodies, es pamožos tieši tā, ka viņš, kas ir. Vienkārši redzīgi, ka mums te ir šī tāds setams, tas ir tik amazing. Man jārēc, tagad mēs actually skatāmies viens uz otru, ka mēs runājam. Jo iepriekš bija tā, ka mēs visu laiku tā sāniski skatāmies. Tagad man vienalga pa kameras, man vismaz jā. Nē, nu sāniski uz Kristies skatās tagad. Vajag vidīgs mēs skatīsimies. Es vēl gribu to tur. Trešo kameru. Kas tu iesāk teikt, es te pārtraucu ar savu smiešanos? Es jau aizmirsu. Man vienkārši bagā rēknāts. Pa kondicioni? Jā, es esmu pamodies. Pilnīgi katru reizi, ka viņš izslēdzās. Tad es pamožos, jo man laikam tas ir modinātājs. Es tagad kaut kā pēdējā laikā visu laiku ceļos 6 augšā no rīta. Man vienkārši ir automātiski. Es šorīt arī pamožos, man vajag ritīgi čurāt. Es laikam pamožos no tā, ka man vajag nereāli čurāt. Man vajag dirst ritīgi no rīta. Okay. Nu jā, es pamožos no tā, ka man vajag čurāt, un es tāds domāju, cik pulkstenis gāja jau kāda 6, tieši 6:0:00. Vienkārši tāds. Un arī jā, ja tu gribi būt augšā, tad jā, vienkārši ceļās. Neatļaut tā, kā lai aiziet gulēt. Man ir kondicionērs izslēdzās 5:30. Okay. Bet tajā tu gribi kaut kā. Es gribu 6 celties, lai es varu iet uz džimu laicīgi, bet es nevaru tik forsējot, kad aizēju uz džimu. Un tu redzi saulēkt no rīta, un tur starp tām palmiņām tā saulīte. Viņš tāds miglīgs citreiz tāds. Citreiz, jā, bet es nezinu, kas tas ir, bet tā aizemē debesis vienkārši nenormāli smuki izsās. Tā kā ir saulēkts un saulriets, vienkārši tas rozā viņas tādas ļoti tādas krāsainas. Filtriņš tāds. Jā, kaut kas tāds, es nezinu, tagad tu tādu Asian filtriņu uzliec kaut kādam Instagram rīlam vai kaut kam tam līdzīgam. Tas tāds Asian, tāds rozā, viss tāds ļoti tāds maiks, tāds miglains tāds. Bet es nevaru kā te putniņu kliedz no rītēm, tā kā mēs ejam pa to celiņu, kad mums ir tāds celiņš, kas aiziet līdz mūsu džimam. Cik ir kaut kāds, nezinu, 5 minūtes mums līdz džimam aiziet, kur ir baseins. Un ejot pa turieni, es nevaru kā tie putniņi kliedz pulkstenis kaut kādos 6:30 no rīta, kad iet, Dievs, viņi vienkārši reāli kliedz. Un tādas skaņas, ko tu nekad neesi dzirdējis. Jā, protams, zirbulīši arī šeit. Jā, zirbuļi, jā, tas ir rēcīgi, ka viņi gan ziemā Latvijā, gan šitai. Jā, viņi vienkārši... Man tās, ko viņi terminatori, kas viņiem vienalga ir? Ja ir ziema vai nav, viņi nelido kaut kur projām. Viņi gan šitai, gan vienkārši visur izdzīvo. Ir būt ultimate putniņi, kas pielāgojušies pilnīgi visām laika zonām un visam šitam siltumu joslām. Ultimate dinozauriņu maziņiem. Jā. Jā. Bet, tikarot, ka mums tas džims arī blakām viss. Mēs esam uztaisījuši savu tādu ekosistēmu, lai mēs vienkārši būtu produktīvi un vienkārši kaut ko darītu visu laiku. Šis ir ļoti labi. Man liekas, ka šeit ir viena no dzīves kaut kādām labākajām izvēlēm, ko es vispār veicu, jo man tāds, es neatceros, kad es vēl bijis tāds, ka es tāds, es darīšu šitā, un es kādu pusgadu gatavošos tam, lai izdarītu vienu ritīgo decision. Tas, ka mēs jau kaut kad vasaras beigās jau vācāmies ārā no Rīgas dzīvokļiem, ka krāmējāmies, un tik līdz mēs bijām tajā lidmašīnā, man tās pēdējās dienas pirms lidmašīnas, man tas bija tāds fucking stress, es vienkārši fucking ārdos visu laiku skrien, krāmē kaut kāds mans, kaut ko sakārto mājā, izdejas turien, izdara to. Jo mēs tā kā mēģinam, jo mēs uz ilgāku laiku malcam prom, mēs mēģinam visu sakārtot, visu, kas vai nevienam netraucē. Bet jā, viss izdarīja, un tad tik satisfying. Kad tu iekāp lidmašīnā, tāds, kas tagad, jo tu esi tik šausmīgi, mēs talsos visu laiku dzīvojām. Un visu laiku tāds,
kad tu mājās un visu laiku skraidi apkārt, un tu esi pārgurs un tāds, un tad tu beidzot iekāp tajā lidmašīnā un tāds. Nu, un visus reiz saka, kā tu jūties, es pat nesaprotu, kas notiek. Es visu šito laiku strādāju, lai tiktu. Tā kā, jā, es neesmu gulējis pēdējās, mēs 3 naktis laiku krāmē, mēs dators jaucām ārā kaut kādā iepriekšējā naktī, reāli vispār negulējuši pilnīgi. Es neko nesaprotu. Rēcīgi. Bet jā, iebraucot tā zemē. Arī, jūs jau man atprasītās, kādas tev ir pirmās kaut kādas sajūtas, kādas tev ir, bet man tāds, es neko vaki nesaprotu. Es tikko biju Latvijā, un tagad mēs esam, man vēl aizvien neliekās, ka mēs esam tik tālu. Tagad jau, jo ilgāk es te padzīvoju, jo tālāk es jūtu, ka mēs esam, bet tā kā bija pirmā diena, man liekas, ka Talzi kaut kāda, 10 kilometri. Jā, neliekas, nelikās, ka mēs esam tik tālu projām. Arī tas lidojums, es nezinu, man viņš tik ātri pagāja. Es knapi vispār gulēju, es tur lasīju to grāmatu, skatījos tur kaut kādu filmu, un viņš vienkārši tik ātri, tas laiks viņu atnes to ēdieniņu pa laikam. Jā, tu dabūji izbaudīt Turkish Airlines. Jā, es gribēju tieši teikt, ka šis ir callback, un es dabūju pats savējo Turkish Airlines, to sleeping mask. Kas tā bija pirmā sērija? Sūtas par podcastu. Jā, tāpēc, kad tu brauc uz Taizemi, mēs vispār nākam apakaļ uz pirmo sēriju. Šitā var sākties otrā sezona. Jā, varētu būt otrā sezona. Reāli, ka tu no sākuma sāka to, ka tu aizbrauc uz Taizemi, un tagad mēs esam Taizemē. Tā tas radās. Un tad uztaisīja to pa kokosriekstiņiem, un pār jāpasaka, kā viņi garšo. Cik garšīgi. Diezgan garšīgi gar kokosriekstiņu. Viņi tādi pastāvējuši bišķi, ne? Vai viņiem šitā jāgaršoja? Viņš tā garšo. Okay. Man liekas, viņam bišķi tāds rūgtumišs, man patīk. Rūgtumišs? Tāds. Kaut kāda piegaršiņa viņam ir. Viņš nav tik prosts. Jo viņi, man liekas, ka atšķirās. Vienmēr katrs kokosriekstiņš garšo citādāk. Viņi tā kā nekad nedabūs vienādi kokosrieksti. Tev saldāks. Nē, viņi diezgan līdzīgi. Ir līdzīgi. Bet jā, kokosrieksts izzirsim. Viņš širāds kokosrieksts, viņš maksā kaut kādu 60 bati. Jā, pēc 9. Eiro 50. Eiro 50, jā. Kaut kur tā. Latvijā gan jau širādi pa dešak tirgojās. Es nezinu, vai vispār šeit tik lieli viņi kaut kur ir. Man liekas, ka viņi ir... Es tik maziņos esmu redzējis. Viņi Latvijā es redzēju tādus, kuriem tā visa tā miziņa ir noslīpēta. Viņi vienkārši balti ir? Tāda balti, jā, un iepakot kaut kādā plastmasā. Un mēs tādu dzērām pirms kaut kādiem pāris mēnešiem, tā kā mēs vēl Rīgā dzīvojām. Un tad mēs tādu tur attaisam vaļā, un mēs šis tā Taizemi atgādīja, kā gribētos apakaļ Taizemi. Bet jūs jau zināja, ka jūs mauks. Tad vēl nē, tas bija pirms mēs izdomājām. Cik apakaļ? Vasaras? Vasarā, jūnijā varbūt. Okay, jā. Jā, vēl atsēt dzīvoklī dzīvojam. Jā. Bet jā, ejot apakaļ pie Turkish Airlines, viņi bija baigi labie. Tik fucking garšīgs tas ēdiens. Jā, ēdiens, bet tas kā tev viesmīlība un viss tas, kā tev. Viss kaut kāds spilventiņas, ko iedod, un čībiņas, un arī jā, tas, ka ir tās ēdināšana. Protams, tu samaksā par to, bet tāpat arī tā, ka mēs izkāpām tajā, tur ir rēcīgi, bet tā, ka mēs izkāpām tajā Turku lidostā, kā sauc, Stambulā. Un tur arī tie voucheriņi bija, kad dod tos kuponiņus, ka tu vari iet ēst. Jā. Tā man patīk, jā, ka mēs aizgājām uz to vienu reception, un pēkšņi sākās, tā kā horns sāk, skanēt visā zālē. Sirēni, jā. Sirēni sāk skanēt. Jā. Likās, ka jāevakuē. Likās, ka, es, protams, vienmēr domāju, man tāds viss būs kārtībā, nekas jau tik traks nav, bet es tāds aizēju pie tās reception vecenītes, un es aies pēc prasiņai, es tāds, should we be worried, vai mums jāuztraucās? Viņi vienkārši tādi, Ataturk. Man bija tāds, kas? Un es tāds, man tāds, ko es nesaprotu, man kaut kas jādara, viņi tāds, Ataturk. Un es tāds, kas tu, bļaļ, nesaproti? Ataturk. Viņi tādi, es nedrīkst fucking runāt tagad. Jā. Ataturk tagad ir. Bet es tāds, es domāju, ka viņi vienkārši nesaprot kaut kādu angļu valodu, un es tāds, es varu aiziet. Man liekas, ka viņi runā kaut ko turciski. Jā, viņi teica Ataturk. Ataturk, man tāds, kaut ko turkiši, kaut ko viņi pateica. Es arī galvenais paprastu, es tāds, mums jāuztraucās, viņi neteica, nē, viņi vienkārši Ataturk.
Jā, vienkārši. Un viss stāv uz vietas, un es paskatos citiem tiem, mēs tādi stāvam, un citi receptionisti tās vecinītas. Visi cilvēki tādi sastinguši, tāds arī tur kaut kas vilka ratiņas, un tur tas bērns tāds krīt ārā no tiem ratiņiem, un viņš tāds sastingas, tāds pusis krīt ārā, un visi cilvēki pilnībā apstājušies. Tāds skaties, kas notiek, should we be worried? Visi tur tādi. Neviens nemirkšķina, visi apstājušies, pilnīgi nekas nenotiek, pilnīgi tāds klusums. Un mēs tāds, kas fucking notiek? Kas notiek? Jā, Ataturk. Un tagad beidzās sirēna, tad viss tāds sāk atkal kustēties. Viss šitā stāvēm, tad beidzās sirēna visiem. Tā, kas jums Reāli tā arī bija. Pēc tam viss uzreiz palika skaļi, viss sāk runāt, viss kaut kur skraida apkārt. Man vienkārši jāzina. Tas bija creepy, reāli. Es nesapratu, kas notiek. Bet tur ir tas prikals, ka tu esi kaut kādā citā valstī, un tu fucking nezini, kas notiek. Tu nezini tos kultūras kaut kādas ieradumus. Man arī visu laiku liekas, ka es taizamies kaut kur aizies uz veikalu, es ceru, ka es kaut kā neizvainoju tev, ka es kaut ko nepareizi tagad neizdarīju. Taizamētība. Varbūt tāds, vai tas ir ok, ka es naudu tagad tā noliku vienkārši uz galdu. Man tāds, vai arī man tev jādod rokās visu laiku šitā tēna. Bet man liekas, ka ir jādod. Man liekas, jo tā omīt, kas tas strādā, viņi tā. Jā, mums uz ceļa arī tāda omīte ir. Jā, viņi strādā. Vienmēr laipnā omīte. Mums ir tāds norobežots area, kas ir ar apsaredzi un ar vārtiem, kad katrs tur nevar tikt iekšā, tikai ja tu te dzīvo, vai arī tu tā kā aizēji pasaka, kad tev būs kaut kāda ciemiņa vai kaut kas tam līdzīgs. Vai arī dažreiz viņi paņem tavu dokumentu, un tad tu tikai tiec iekšā. Ārpusē lauki. Ārpusē pilnīgi lauki, tur banānu koku aug, vietējie tur pliks staigā, tur kokus riekstiņa aug, tur tur ir kazas, burtiski kazas ārā, vienkārši staigā, jā. Vienkārši tur arī kaut kāds. Lauki. Rīktīgi lauki, jā. Tur rīsfieldi ir, tur audzē rīs, un šitai iekšā ir baseinis. Ir baseins, džims, kas ir viss iekļauts mūsu īres maksā. Arī šitais veikaliņš pašiem savējais pilnīgi pa normālām cenām. Man likās, ka viņš būs dārgs, bet īstenībā tas veikals, viņš ir aptuveni tāpatās, kā jebkurš cits veikals taizemē maksā. Pārtiks veikala normāls cenas. Vienkārši un te vēl kaut pāri ielai bubble tea tirgojās. Pašiem savējais kaut kāds. Kafiju tu var dabūt, tur mačā, tur viss kaut kādas, tur garšīgās kafijas. Google Maps vēl rāda, ka te ir pizza boy, kur kaut kāda pizza vēl tirgo. Pizza boy. Bet, viņš laikam nezinu, viņš te eksistē vispār, vai viņš vēl ir, vai nav. Bet kaut kāda te šopa ir, moškušas kaut kādā mēs neesam pamēģinājuši. Mēs neesam, visi ielas staigājuši. Mēs Kristi aizgājām uz to galu, kas ir gar to džim, bet uz to otru pusi mēs neesam bijuši vēl. Džim? Uz džimpusi, jā, līdz pašam galam. Mēs tur līdz pašam galam aiz džima aizgājām. Kas tur ir? Tur kaut suņi ir tik daudz. Ārpusē? Nē, sētās. Bet tā, tur ir tāds chill, arī tur tāds, ka tu ej, tāds redz visi cilvēki, kas jūs tādā, saka, ko jūs tādā? Tāpēc, kas to galvenā. Tāpēc, ka te neviens tāds varas neiet. Viņam visiem tāds, ko? Kas? Bet, tur jau tā liek, ka visi tie cilvēki, viņi vienkārši skatās, viņi ir priecīgi un viņi ir tādi, smaidīgi lielākoties. Ir, kam ir tāds dīgnāks skatiens, bet ne tāds kā Latvijā. Ja tu ieeji kaut kādā area, kur tu neesi ķipā aicināts, tur tā te nav. Te cilvēki actually smaida un man tāds tās apkopējas. Es nevaru, viņas gandrīz katru dienu tur satieku. Viņas āga Dievs, viņas ir vienkārši pārlaimīgas man redzot. Viņas saka, vienkārši kliedz, ir pārlaimīgs. Ak, Dievs, cik forši, ka jūs te esat. Tāds prieks. Jā, es visu laiku viņas sveicinu. Tad tur ir viena tāda omīte, kas dažreiz ar kaut kādu tačkiņu iet. Un es viņai arī tur tāds pasaku čau katru reizi, kad viņa redz. Viņa tāda, viņa tik priecīgi. Viņa jau tad uzlaik tās rociņas. Mēs ar Kristu gājām. Viņi nāk mums pretī. Viņi tur stumj kaut kādas ratiņas, kaut ko. Viņi pilnīgi noliek tos ratiņus, un tad viņi tā speciāli, lai tās rociņas salikt kopā, un tāds mums parādīja to paklanīšanos, visu to gesture. Es nevaru. Tas cik te jauki cilvēki ir. Es nevaru. Tagad cilvēki saka tāds, Dievs, tur taču tik bīstam, tur jau viss kaut kas traks notiek, tur jau šitā jūs baigi uzmanāties. Man tāds Rīgā pie Origo strādājot. Man tāds, es tur tik fucking daudz bīstamāk jūtos. Tā kā reāli,
Man liekas, ka tur man katru dienu ir tāds sev, ka kāds to tā nāz nāks klāt. Šita nevienā brīdī. Nu, šita ir tāds, tad, ja tu te atbrauc, tad ir tāds, kad, tu nesaproti to valodu, protams. Tas ir visbailīgākais, jo tu nezini, kas notiek. Tu nesaproti, pa ko viņi runā, pa ko viņi smējās, vai kā šitā ten. Bet tu tāds, es visu laiku gaidu, ka kaut kas sūdīgs notiks, bet man tāds nekad nav īsti. Bet es nezinu, man pirmajās dienās bija rītīgais tāds kultūras šoks, kad man visu laiku bija sajūta, ka mūs mēģina kāds apčakarēt. Visu laiku, ka kāds pienāk klāt, kaut ko pasaka, man tāds, es negribu, paldies, man nevajag. Tāds, es tev gribu tikai parādīt, kur tev jāiet ir. Tāds es redzu, ka jūs esat apmaldījušies. Jā, man liekas, ka viss kaut kāds tuktuks grib piedāvāt kaut ko tāds, tu kaut ko tirgo. Man tāds, es negribu. Nē, viņi redz, ka tu esi turists un ka tu kaut ko baigi meklē, tu izskaties, uztraucies. Un viņš pienāk labi, uz kurien tu gribi aiziet, ko es tev parādīšu. Un visās malās tie cilvēki, viņi vienkārši tik helpful, liekas, ka viņiem tā, ka viņi speciāli skautos, skatās, šitam cilvēkam vajag palīdzēt. Viņiem, man liekas, tajā visā reliģijā, budismā vai kaut kas tam līdzīgs. Mums vajag bišķi izpētīt to budismu, ko mēs eventually arī izdarīsim. Bet vienkārši tas, ka liekas, ka kaut kā baigi tie cilvēki tā ļoti, ļoti novērtē visu laiku tev. Viņiem ir tāds, es saku, varbūt tad, salīdzinot Latviju tāpatās. Viņiem jau arī kaut kādas sliktās dienas un ir kaut kāds, ka viņiem kaut kas nepatīk, bet tas, kas atšķirās arī no Latvijas, ir tas, ka viņi to neizrādīs nekad. Es nekur neesmu redzējis, ka kāds sapsihojās uz kādu. Vai ka kāds ir kaut kur dusmīgs. Viņi var būt dusmīgi, bet viņi vienkārši nerunās, vai viņi vienkārši aizies, ka, viņi ir busy. Viņi vienkārši ir tāds, neliecies traucēt. Vienīgās reizes, kas es dzirdēju, ka kāds actually šeit bļauj, ir tā, kad viņi saka labdien vai paldies. Vienkārši savātīgā! Vienkārši no visas sirds vienkārši kliedz veiklā, tu ieej 7-Eleven. Savātīgā! Kaut kāds veicenīts tur, kas strādā. Hello, welcome! Savātīgā! Vispār laimīgs vienkārši. Viss tik priecīgi. Tu iegāji veikalā. Baltais cilvēks pie mums atnāca. Pārrēcušies. Jā, viņi arī rēc visu laiku. Es nezinu, viņi pārsmējušies. Brauc mašīnā tur. Reku baltais cilvēks. Tas ir zīgs. Tas ir kā viņš tur muļķojās. Es vienkārši tāds, es esmu balts. Viņa tāda, jā, ai, baltais. Es nevaru. Arī tas, ka viņi tur. Viņi vienkārši, tikai tādas pozitīvas lietas es dzirdu. Un ja viņi ir negatīvi, tad tu nedzirdi viņus. Vienīgais tāds interactions, kas ir bijis tāds negatīvs, bija toreiz, ka mums tas taksists bija tāds pīms. Bet tas arī. Bet tas arī kā kuram cilvēkam. Es vienkārši nesaprotu. Viņš bišķiņ pukojās, jā. Tas bija visvairāk, ko es dzirdēju. Es vienkārši, mana bija viņa interaction, vienkārši es viņam devu tos koferus, viņš tāds, cik vēl koferu būs, to es sapratu no viņu vienam tāds. Cik jūs esat, un viņš tāds, tu atnes savējo koferu, viņš ielika iekšā, un viņš tāds uzsit pa viņu, lai viņš tur iet iekšā, tur vairāk, viņš bija kaut kāds. Jā, tas bija bullshit, jo mēs arī speciāli pasūtījām, mums tāds, prostie boltiņi nav, mums ir tik daudz koferu, mēs pasūtam lielo, man patīk, ka te bolts ir, mēs pasūtījām lielo boltu. Un, viņš sūdzējās par kaut kādu, man tāds, mēs maziņajā dabūja iekšā visus tos koferus, man tāds, kāpēc tu sūdzies par to, ka mēs speciāli samaksāja vairāk, lai dabūtu lielāku to tur, un tu brīnies, ka mums ir tik daudz tie čemodāni. Un tev vēl pēc tam tā kartē skatās tāds, kurien jūs vajag aizvest, ko? Ārā no pilsētas kaut ko? Man tāds, viņš bija baigi šokts par to visu. Grumpy cilvēki, jā. Es pieļauju, ka viņš varbūt nebija budists. Varbūt viņam nebija budisms kaut kāds. Viņš moši nebija, budismu ticībā. Jā, es nezinu, man kaut kā ir aizdoms, ka visi budisti baigi chill. 97%, ne 92%. 92% ar visiem taizemiešiem. Bet otrajā vietā ir musulmaņi. Bet tas ir kāda otrā vieta. Tas sasaistās ar to, ka mēs esam musulmaņa rajonā dzīvoja. Jā, mums visu laiku dzied Allahu Akbar dziesmas. Bet tas, vienalga. Man tas netraucē galīgi. Ne jau viņi kaut ko spridzina. Vispār. Bet tas es vispār padomāju par to, ka man ir ritīgi sačakarēts dēļ 9/11. Man vienkārši tas ir viss, ko es zinu par viņiem. Nav visā pasaulē. Bet tas ir tāds, tas ir visā pasaulē, bet man tāds, es nekad neesmu neko sliktu, tagad par musulmaņiem neko redzēju. Īsti, tagad dzīvē es nekad neesmu. Mums turki vienmēr vislabāk, čaumāk bijuši. Bet man ir vienkārši, man tāds zemapziņā, man vienkārši tas ir viss, ko es esmu kādreiz zinājis, ir 9/11. Man tāds, un tas ir viss, ko es zinu par ko mūžs beigās, ko George Bush izdarīja.
Ko tu nemaz nezini, vai tiešām paši musulmaņi, vai viņiem vienkārši netiks samaksāts, lai viņi tā izdarītu. Jā, bet tas, ka man vienkārši tāds. Jā. Un tāpatās arī, tagad dzīvojot aizemē, man vismaz bija šī priekšstata. Tāpēc arī gribēju aizbraukt. Man pilnībā, man tas eiropisms, kad atbraucot šajiem, man tāds, kāpēc Eiropā cilvēki tik fucking daudz uztraucās par visu? Kāpēc visi ir tik grumpy? Kāpēc visiem vajag visu laiku izrādīt kaut kādu nepatīk, kaut ko? Visi visu laiku kaut ko sūdzās. Es nezinu, man vienkārši kaut kā liekas tāds, šeit atbraucot, man ir tāds miers. Kad nav tas konflikts visur apkārt. Kaut kāds, citiem aizbraucot uz Latviju, gan jau arī nebūtu konflikti. Iespējams, jā, tāpēc, ka tu esi vienaldzīgs, bet tāds tik, cik es arī dzirdu no pašiem aizemiešiem. Tas ir pilnīgi tā kā diena un nakts, ja salīdzina cilvēkiem. Vienkārši tāds, jo to tādām parastām lietām. Viņiem arī, es nezinu, man liekas, ka tur gan tie bomāriņi ir ar respektu, gan cilvēki, kas ir bagātāki. Viņi arī viens otru sauc par brāļiem un māsām. Viņu valodā mums tas jāiemācās tā izemiski. Ka viņiem nav tāds, tu vispār. Viņi neuzrunā uz tu. Viņi uzrunā tikai, piemēram, tu būtu mans brālis, vai ja man kāds ir vecāks, tad tas būtu mans onkuls. Vai, nīs, kā ir, tā kā brāļa meita vai brāļa mums Latvijas, nav tāds vārds. Tas ir tā kā onkuls un tante vienkārši. Bet bērns, kas ir bērns onkulim? Tas ir krustbērns, tas ir vistuvāk. Bez mazo, jā. Bet viņi tā saka, pa savējiem. Un pat, tu esi pirmo reizi ieraudzījis cilvēku, viņi tev pat, tā kā brāļi. Brāli, tā kā tā čigāniņa bišķiņ, jā, bet, bet tas respekts ir ritīgi jūtams gaisā. Un arī tas, jā, tā kā tu sasveicinies, tad tevi tā svatihā. Un tev vajag, tas ir tāds tas, ka tu esi čals, kas to saka. Jā. Un svatihā ir, ka tu esi meitenes to saka. Tā mēs nevaram teikt. Mums ir tur pasmējās kaut kāds tās almītes, viņi saka, nē, šitā te jāpasaka. Bet viņas ar tā. Ir tāds bišķi vācīgs, tā man jau ar toreiz tā vācētī. Pat tev kādi labojas, ja, šitajā? Nē, dankešu. Tev kādi ir? Mēs jau nezinām, pa ko viņš runā. Līdz galam, bet es pieņemu, ka kaut kādā brīdī es nepareizi kaut kādu vārtiņu pateicu, tāpēc, ka viņi tā, viņi teikuši par to, kā kaut ko šidā ten pēc tam. Man tāds, es vienkārši pieņemu, ka es pateicu nepareizi to. Protams, es jau pats uztaisu to pasaulīt, kādu es gribu, bet... Arī cik viņiem dialekti ir, viņi katrs runā citādāk arī. Es tik cik es dzirdu, kā kurš runā, viņi ļoti atšķirīgi runā arī daudz cilvēku. Regu, Kristi iemācījās skaitīt līdz 100, tā izamisku. Mēs mātam, es māku tikai 20. Un mēs aizējām uz veikalu, un Kristai grūti sadzirdēt, tā kā ko tā omīte saka, viņi bišķi citādāk tos vārdus izrunā. Tā kā nedaudz citādāk ir kaut kāds dialekts viņai ir. Nezinu, varbūt viņi vienkārši šļupstoja kaut ko tādu, mēs tā nedzirdam. Es arī pat nezinu, kas ir šļupstēt. Tā izemiski. Bet ar tā omīte baigi superīgā. Viņa ir tik forši. Viņi mums katru reizi skaita tā izemiski, viņi tāda rāda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tagad es skaitīšu šito. Jā, šitais maksā 10 batiņas, šitais maksā 20 batiņas. Kā 20? Īsip. Sāsip. Kaut kādi. Īsip. Bet viņi baigi mīlīgi. Viņi tik mīlīgi. Es nevaru vispār tie cilvēki, viņi tik fucking mīlīgi. Es nevaru, viņi tik cute ir. Visas tās omītes, visi tie tur arī kaut kā čalīši tāds, čals tāds, prošs čals izsāds. Bet tagad viņš sāk runāt, tas tā krieviski bišķi izklausējās. Es nemāku attēlot. Es vēl nemāku, bet kaut kad man būs iemācījušas, bet viņi vienkārši. Viņam baigi tāds bēbīšu balstiņas. Bet tās omītes, es nevaru, cik viņas ir mīlīgas. Viņas tik sweet. Es nevaru tādu mīlestību. Visu laiku man liekas, ka te ir kaut kāds 50,000 omītes, kas ir vēl vairāk miljoniem omītes apkārt. Viņas ir tā kā man mūsējās omītes. Jā, viņas reāli liekas, ka viņi tagad tavu omīti. Viņi tad, oi, bedēliņ, ko tu atnāc pie manis, cik forši, ka tu atnāc šodien uz manu veikalu. Es tev gribu pārdot savus oliņus. Vēl iemācīt. Man liekas, ka viņi grib, lai mēs iemācāmies no to tā izemiešanu. Man liekas, jā. Mums baigi tā ļoti mēģina šitā ten tā kā teikt. Jā. Ja tu gribi iemācīties kaut kādu, bet tas ir labi. Tur ir labs, ritīgi, jo es tāds pirmo reizi tāds, ka viņi tā. Nē. Un pēc tam viņi man arī šodien kaut ko prasīja pa olām. Bet es nesapratu. Viņi domāja tāds, ka, kāpēc tu kaut ko viņi tā, ka maisiņos dažādos liks. Un ka viņi tāds, lai tu neizšķi, viņi tā
parādīja, ka īstenībā var izšķaidīt, man tāds neizšķaidīšu to. Nu, viņi baigi mēģina tur, ja jums vajag maisiņu vēl vienu, tad reku ir maisiņu, ja jums vajag šito vēl vienu. Jā, pa ko es gribēju parunāt? Pa visiem šitiem. Ak, Dievs. Viņiem ir pilnīgi vienalga par šito environment. Mēs bijām Melnkalnē, tur mums deva maisiņus, tur jau mums likās, ka tāds Dievs, kā viņi ar šitiem maisiņiem. Es redzēju Instagramā, ka kāds no Dienvidā Amerikas arī saka tāds, ka Dienvidā Amerikā šausmīgi daudz maisiņu metāts. Tā izemē. Jo te ir Ķīna blakām, un viņi taisa visus tos. Šitie nav papīra salmiņi. Šitie ir plastmasas salmiņi. Jā. Un visam klāt. Šitais ir jogurtiņam. Es nopirku 4 jogurtiņus, man atsevišķi 4 karotītes. Jā, viņi, tas nav tā, ka nepārprotiet, mēs viņus nepērkam šitos ten paši. Tas ir tā, ka viņi dod līdzi. Tev tu tāds kaut ko nopērts, viņi iemetīs tev maisiņā iekšā kaut kāds 50,000 karotītes un dakšiņas. Cik tev ir tie kaut kāds, piemēram, 4 jogurtiņi, 4 karotītes. Tev kaut kāda dakšiņa, nesat kaut kādu to tur... Cepumiem arī ir cepumi, kas iekšā paciņā, un katrs cepums ir atsevišķā plasmasas iepakojumiņā. Ir jau iepakojums pāri visam. Jā, pāri visam, un tad vēl ir atsevišķi katrs cepums mazā iepakojumā. Bet mēs štukām, ka moša teorija varētu būt tāda, ka tāpēc, ka te ir ļoti daudz skudras visur apkārt, un visādi kukaiņi, kas šitie tenā prusaki un viss kaut kas, kam varētu garšot. Jo, piemēram, ja tu attaisi vaļā, piemēram, tos cepumus, un ja viņiem nav tas iepakojums katram, tad viņi vienkārši būs pilns ar kādam prusakiem uzreiz. Te ir reāli uz izdzīvošanu tev kukaiņiem. Viņi visu laiku vienkārši parādās momentā. Nē, to es gribēju, jā. Pat to es gribēju pieminēt. Es gribēju pabeigt ar to omīgu. Es nezinu, kā mēs turpināsim. Saka, ko tu gribēji pabeigt. Bet jā, es saku, tu nopērc aliņu, un viņi ko dod? Viņi iedod salmiņu. Salmiņas iedod. Kāpēc? Tas ir tik rēcīgi. Kāpēc tu dod salmiņas? Pagaid, mums tādu vajag izmēģināt. Nē, es negribu vēl vienu speciāli taisīt vaļā. Bet mēs tāpat šito. Es negribu vienkārši, mēs varam izmantot šeit, man tas netraucē. Viņš pat neiet līdz galam, es nevaru aizsniegt savu aliņu. Es nevaru beigas viņam aizsniegt. Jā. Es nekad, man liekas, dzīvē neesmu aliņa salmiņu dzērs. Jā, viņi tā dara. Es vispār neesmu redzējis, ka kāds dzer aliņu. Tu teici, tev... Jā, es redzēju uz ielas, ka sēdēja čalīši un dzēra čengiņas. Bet tie bija Asian čalīši, jā? Jā, ritīgie vietēji, viņi runāja vēl tā izmisku. Tie nebija kaut kādi krievi. Nā. Bet jā, dod fucking salmiņas. Bet, tas viss iepakojums, jā, tā kā mums bija, mēs tikko palikām hotelī. Man arī vienkārši aiziet gulēt. Mums bija vaļā kaut kāda, man bija kaut kāds šips paciņas, kaut kādi tur tie cūkādiņas kaut kādas palikušas vaļā. Un pamožās no rīta. Un vienkārši strīpēs. Tur ir reāli fucking armija. Reāli armija mikroskopiskām skudriņām, tā kā parasti multenēs rāka uzzīmē tādu vienkārši tādu taciņu. Vienkārši kolonija iet ar skudrām, vienkārši pa visuriem, pa māju tur. Bet tieši pas efektu tieši pa to vienu. Viņiem nav tāds, ka viņi pa visuriem tāds izklīduši, bet viņi tādu vienu nenormāli. Rindiņā iet, jā. Rindiņā. Bet bet ļoti ātri. Un arī es viņus tur, un arī aizvāc bišķiņ tos, tur uzreiz nav. Viss pazūd. Viss tas skudriņas ielien iekšā kaut kur. Tā viņas kā līdz nāk, lai tos mirušos kaut kādus savāk. Bet es nevaru kā mums te fucking, es vienu rīt, es tāds nonāk lejā. Es atveru aļā to tur virtuves durvis, un es redzu fucking tarakāns ritīgākais, tas prusaks. Kājas viņam viņš ir otrādi, es nezinu, tu domā to prusak milzīgi. Babolu. Nē, prusaks, actual prusaks. Tie milzīgi, jā. Tā kā rāda amerikāņu filmās ar tām antenām, jā, ritīgs prusaks, kārtīgākais prusaks, milzīgs. Un es ieeju un tāds prusaks, bļāviens, ko lai tagad fucking dara. Viņš bija otrādi, viņš mēģināja tikt apakaļ, bet man liekas, ka viņš bija nosprādzis pa pusē, viņš gribēja nomirt vai kaut kas tāds, es nezinu. Gan jau negribēja nomirt, bet viņš sprāga nost. Bet viņš tieši fucking pašā centrā, viņš ir kaut ko našķējies un moši pārēdies mūsu ēdienu vai ko, es nezinu.
Es ka viņas ar tas kaut kādi tie putni ielidi ir iekšā. Varbūt arī, jo arī putniši bijis mūsējā virtuvē iekšā ielidojis. Es tā kā vienu rīt arī es eju, es tāds, reku pēkšņi man aiz muguras, domāju, kas tā pa skaņu. Es kaut putniši sēž. Viņš tāds, ko tu te dari? Viņš tāds aizlido projām. Jā. Tā paprasti tā nav kaut kas garšīgs, neizmauc tālāk. Nebija ko viņam iedot. Bet jā, vienkārši tas, ka te prusaki, tas ir pizdiec. Bet te ir maziņas skudriņas un milzīgi prusaki. Vabols gigantisks. Vabols. Zirnekļus gan tu vēl neesi redzējis. Jā, tas ir ļoti labi, tas ir ļoti priecīgi. Tā, ka tu redzēsi zirnekļus, es ceru, ka es viņus varu redzēt, ja mēs ejam kādreiz uz kaut kurienu. Mājā, Dievu dēļ, ja man viņa mājā būs iekšā, tad es apsikošos. Tas gan ļoti ceru, ka ne. Bet tāpēc mums vajag budismu, lai es varu vienkārši tāds tarantulīši ņemt rokā, un es varu tāds, ka viņi man staigā visur apkārt, man vienalga ir. Bet kāpēc ir skudriņas maziņas? Ir maziņas skudriņas, un no tām veidojās tie izdzēri. Yep. Kokosiņas vispār. Un no mazām skudriņām veidojās gekoniņi. Jā, mums ir pilns ar gekoniņiem šeit. Viņi visur, visā taizmē, visās malās, kur tu būtu veikalos, visu kaut kur vienmēr būs gekoniņi kaut kur. Maziņi gekoniņi. Svarene arī visu laiku. Īpaši naktī viņi vienkārši nāk ārā. Jā, viņi mūsu misenē arī dzīvoja. Jā, viņš kaut ko ārdījās, viņš nobijās. Viņi tik smukiņi ir. Viņi ļoti mīlīgi. Mēs viņu punktiņu atstiņām. Jā, viņi ļoti mīlīgi gekoniņi. Man tāds labāk gekoniņš izvēlas nekā zirnekļus. Vai dejab ko citu. Jā, viņi vienkārši tādi ļumīgi un ātri. Viņi man netrauc. Ok, dažreiz nobīstās. Es atceros tās pirmajās dienās, kad es gāju tajā dušā, kas ir pie Svarens. Es atveru vaļā dušu durvis, un pēc šitās pļakš nokrīt uz zemes, sāk lēkāt pa visurien. Viņi tie gekoniņi, viņi vienkārši lēkā. Tāpēc, ka viņi tik ātri, ka viņi vienkārši spirinās. Viņi vienkārši lēkā pa visurien. Viņš jau kaut ko atsitās man pret kamerā, kas fucking notiek. Viņš vienkārši aizlidoja, pēkšņi kaut kā aizlec projām. Bet es pārbijos, ka viņš nokrīt pēkšņi no griestē. Bet jā. Mazie gekončiki. Vai ir kāda labāka vieta, kur būt šobrīd, Rinīt? Nē. Te ir silts, te ir lēti, te ir mīlīgi. Es arī domāju tāds, mēs dzīvojam mājā. Mēs dabūjām māju. Par to naudu, ko mēs maksātu Rīgā bez komunālajiem. Jā. Mēs dabūjam māju. Šitie īri ir lētāk nekā man vienam pašam dzīvojot. Nē. Bet no komunāliem viss kopā. Man sanāk tikpat, cik man vienam pašam dzīvojot Rīgā, tik mēs te visi splitojam uz 3. Mēs esam divstāvīgā mājā. Mums Rīgā bija 2-stāvu dzīvoklis, 45 kvadrātmetri, un viņš maksā tieši tāpatās kā šitās te māja, 2-stāvīga māja. Tieši bez komunāliem. Skatoties bez komunāliem. Gan šito skatoties bez komunāliem, gan skatoties arī Rīgas to dzīvokli bez komunāliem. Cena ir pilnīgi tāda pati. Un tagad visiem. Šeit ir. Tagad, kad uznāk augstais laiks un jāmaksāja par kurināšanu, tas, ko jūs pamanīsiet tā izemē, tas, ka te nav viena lietiņa, kas ir visās citās latviešu mājās, bet te nav tāda radiatora. Jo viņiem tādas nevajag. Viņiem kondicionieri. Visur ir kondicionieri. Bet tā ir elektrība, tā nav gāze. Tu visu gadu, tā vietā, ka tu ziemā maksātu par apkuri, tev ir kondicionieris, kas darbojās visu gadu cauri. Jā, varbūt kaut kā izlīdzinās tā cena, bet tu tāpatās maksā par elektrību arī vasarā. Prosti. Jā, dažreiz tev pat vasarā ir pārāk karsts, un tu izdomā, man arī vajag kondicionieru Latvijā. Un te ir tikai. Te ir reāli. Te zemākais, cik šeit ir bijuši grādi, kopš mēs te esam, ir kaut kādi, cik bija 27, 26? Pa dienu? Jā, pa dienu. Tas bija, man liekas, vakar. Ne? Vakar nebija augstākā diena. Vai aizvakar? Vajadzētu būt. Aizvakar. Mēs jau tomēr esam ziemā. Šodien gadu, man liekas, bija karsts. Visu laiku jau ir. Jā. 26 grādi nav karsts. Tas ir augsti mums šeit. Vajadzētu jau ziemā jau. Nē, īstenībā baigi grūti ir šita dzīvot tā. Gribās, piemēram, ja ir 26 grādi, uzreiz man gribās braukt kaut kur citur, kur vēl siltāks ir. Jo, nevar šitā izturēt. Nē, mums baigi, šitais briesmīgi. Augstritī. 26 grādi, es jau jūtu, ka man ir zosādi.
Man jau puņķi jau tek. Covids ir visur apkārt. Tu man Covid iedēl. Es ceru, ka jūs noskatījāties. Jā, vispār. Vai jūs redzējāt jaunāko sēriju? Šausmu filmu. Noskatās. Vienkārši uzklikšķiņ un nāk apakaļ. Jā. Nāk apakaļ uz podkāstiem. Bet jā, mums ir viens liels announcement, ko mēs teiksim droši vien sērijas beigās, kas viena daļa no cilvēkiem iepriecinās un viena liela daļa neiepriecinās. Bet tāds announcements būs, un to mēs esam nonākuši pie tāda lēmuma, jo tas mums vairāk profita iedos. Tas nekas traks nav. Tas nav nekas traks, bet es ticu, ka kaut kādiem cilvēkiem būs tāds, ok, man ir grūtāk tagad šito te. Bet labi, tagad par to nerunājam. To runāsim sērijas beigās. Vai var? Lai, nezinu cilvēki, kas tas tāds ir, liekas, tulī būs kaut kā, mega. Bet tu gribi, nodiršam tagad tos cilvēkus bez teikšanas. Tu negribi, lai cilvēki noskatās sēriju līdz pašām beigām, jo viņi grib zināt, kas tas tagad būs. Noskatieties, bet šitais ir podcasts, mēs runājam. Man viss šito skatīsies. Nē, es zinu, jā, bet vienkārši tas, kad līdz paši, jo ir cilvēkam, mēs tagad izraisījām interesi tajā, ka mēs pasakam, ka mums būs baigais announcements. Bet tev viņa uzklikšanās, tas vienkārši uz sērijas beigām tagad. Viņi nezina, kur ir reāli, kurā brīdī. Mēs neteiksim to pašās beigās. Mēs teiksim kaut kādā tādā tricky vietā, ka tev jāiziet cauri, jānoklausās visu epizodu, lai tu tiešām varētu. Jā, un tas būs mega announcement. Vai arī mēs varam pa daļām pateikt kaut ko, pa vienam vārdiņam. Pirmais tie vārds... cilvēki, kas šitādu lietu neatzīst, viņi baigie piderās. Jā, jo galā mums vajadzētu kaut kā atrast veidu, kā mēs varam ar šito nopelnīt. Tā kā tas ir viens no strateģiskiem variantiem. Es nezinu, vai pat strateģiski, bet vienkārši viens no variantiem, kā mēs sev varam uztaisīt lielāku iespēju nopelnīt. Kāds mīklīgs. Pofīgi, vienkārši ejam tālāk. Es vienkārši cenšos piesaistīt uzmanību, lai cilvēki vairāk paklausītos pēc tam. Protams, skaties mūsējo filmu un paliec līdz sērijas beigām, lai dzirdētu mūsējo mega announcement, kas ir tik vienkārši šokējoši. Tas ir vienkārši tik milzīgs announcements, ka prātam neaptvaram. Jūs vispārībā neaptvaram. Vispār pat tā doma nevienam gan jau neiešāvās prātā, ka mēs tā varētu darīt. Bet, nekad. Dzīvē notiek lietas, nekad neviens nebūs iedomājies. Kurš vienkārši ir šokē un kurš vienkārši ir jāizdara. Un mēs zaudēsim kaut kādu pusi no skatītājiem tikai tāpēc, ka mēs tā darīsim. Jā, tu jau pārāk daudz izpļāpājies, bet ok. Jūs nezināt, kas tas tāds ir. Ejam tā, šis jau paliek fucking garlaicīgi. Mēs šito katosim ārā, nezinu. Tā, un kur mēs esam bijuši? Mēs parunājamies par to, kā mums vispārībā šitais viss izveidojās, tā kā mēs sākām. Kas no Turkish Airlines uz to, kā mēs izkāpām. Jā, kāds ir tas pirmais? Es domāju, ka tu gribi runāt par to, kā vispār sākās tā ideja, ka jābrauc uz tā izemi. Labi, ir jāparunā par to. Var par to runāt arī, jā. Jo es par to tagad tikai tā iedomājos. Cik ilgi ir jāgaida, kad Ataturk. Es domāju, viņai tas ir. Nevar vēl runāt. Ok, beidzās. Es domāju, viņai bija kaut kāds sots par to, ka viņa runāja tev tajā brīdī. Es domāju, ka viņai kādu rociņu nogrieza. Žēl. Bet tāda dzīve. Es ceru, ka nē. Tā, kamēr es biju, viņa diezgan scared izskatījās, tā kā viņa runāja mums. Bet jā, katrā ziņā mēs vasarā sākām domāt par taizem tādā veidā, ka mēs vienkārši domājam, ka mēs nevarēsim, mēs sapratām to, ka mēs vēl viens ziemu neizdzīvosim. Es jau pirms 2 gadiem jau gribēju jau fake eglī. Es gribēju Ziemassvētkus bez sniega. Tas bija mans sapnis jau pirms 2 gadiem. Jā. Man varbūt tas nav tik briesmīgi, bet es zinu, ka Rinalds vienkārši neciešams paliek ziemā. Jā. Es vienkārši zinu to, ka tā ir vienkārši. Ir cilvēki, kas ziemu vienkārši nevar izturēt. Man arī grūti. Es arī nevaru. Man vairāk besjārē tas, ka cilvēki vienkārši tik depresīvi paliek man apkārt. Tu gribi, lai es par tevi runāju vairāk? Runā. Kaitin man. Es varu pakaitināt tev. Ja?
Vienkārši Rinātam viss besi ārā ziemā. Un ir ļoti grūti viņu strādāt. Un es saprotu, visiem pārējiem patīk ziemā. Visi pārējie pārlaimīgi, visi cilvēki dievini, visi būvē sniegavīriņus, visu kaut ko. Un tā kā Rinātam aiziet pat Rīnītiem ārā būvēt sniegavīriņus. Šodien ārā slapdraiņus, tu gribi sniegavīriņus. Tā kā Rīnīts iet ārā būvēt sniegavīriņus, tad vienmēr sniegs uzreiz nokūst. Mani sniegavīri nekad neizturēja ilgāk par vienu dienu. Jā, tā kā... Bet tikai manā pleķītī. Un tā kā Rinalds vienmēr viņš paņēma... Es jūtos tagad tāds griņš. Bet tu jau arī esi. Bet tur jau tā lieta, tu tāds vēl to tur sniegu bumbiņu, tu viņu stum, un tad vienkārši sūds iznāk uz āru. Un tad tev ir tāds, super, fucking amazing. Un tad tu aizskrien uz mājām, un tu esi bēdīgs par to, ka ir ziemārā. Un tā visu laiku ir. Katru gadu, visu laiku, viens un tas pats stāsts. Maniem sūdiem un ziemai nav nekāds sakars, vispār nekāds korelācija tur nav kopā. Es nezinu, no kurienes tu to izvilki. Bet tā ir. Man es esmu depressed, un man ritīgi besi ārā augstums. Tas ir tas, par ko es runāju. Rinalds paliek ļoti depressed. Ja man depression kā sūdzi. Arī tāpēc es palieku depressed. Arī es palieku depressed, pēc tam Krist paliek depressed, visi paliek depressed. Es palieku depressed šitā. Tāpēc, ka Rinalds ir ritīgākais pimps ziemā. Es vienkārši nevaru šito izturēt. Bet tāda lieta ir, un tāpēc mēs visi izdomājam taizem. Tāpēc viņi saziedoja man naudu. Jā. Mēs Indiegogo lapā bijām tāds izglābiet Rinīti. Jā, Rinīts nevar izturēt. Viņiem pārāk sūdīgi ziemā. Jā, un tad mēs izdomājām, ka jābrauc būs uz taizem. Jo citādāk Rinīts teica to, ka viņš nevarēs izdzīvot vēl viens. Tas bija viss daudz priecīgāk, tāpēc, ka es nedabūju, es pat sniega neredzēju. Jā. Bet, vienkārši ir tāda lieta, ka cilvēkiem vajag sauli. Un mēs esam vieni no tiem cilvēkiem, kuriem vajag D vitamīns. Mums vajag sauli. Un mēs negribējām lietot suplementus, mēs negribējām slimot ar Covid, ko es jau izslimoju kaut kādas, nezinu, jau cik jau reizes pagājušajā gadā. Mēs visi dabūjām Covid kaut kādu nedēļu pirms braukšanas uz taizem, kas bija vienkārši vēl vairāk mūs pārliecināja, ka mums jābrauc fucking projām pēc iespējas ātrāk. Paliek augstāks un viss vienkārši paliek augsts, viss paliek slim. Man jāsteigā fucking džinsiem katru dienu. Es nevienu fucking džins nepaņēmu līdzi šitā ceļojumā. Es paņēmu viens džins, bet man tāds... Kāpēc es viņus paņēmu? Es zināju, ka man nav jēgas viņus ņemt, bet, es pieļauju, kaut kādā formālā eventā. Lai nav jāpēr. Tas jā. Es esmu plānākos džinsus, kāds varēja dabūt, tāds paņēmu. Bet no džinsiem diezgan te var nomirt vienkārši. Vidējais, mēs sakam, ka mazākais ir bijis 27 grādi, vidējais ir kā 35. Bet vietējie cilvēki visu laiku. Ne tik daudz nav, 3. Aptuveni, 3 grādi. Tur rēķināties, ka katru dienu more or less būs 33 grādi. Bet tagad vispār ir plūdi taizemē. Bet tas ir tajās salās. Viss kaut ko. Kas tur taizemē notiek? Tas ir dienvidos, jā. Jā, Latvijā viss ziņas, kas ir, ak, Dievs, taizemē plūdi, ak, šausmas, visi cilvēki tur iet bojā un kas... Mums tur cilvēks zvana un saka tāds, jums viss kārtībā? Mēs vienkārši čilo. No Bankokā, jā. Staigājās, nekāda vaina. Bankokā nav problēmas. Tas viss ir kaut kādos dienvidos, man liekas, ka Puketā vai tik tas Puket un viss tās saliņas, kas tur ir, tur ir te plūdi tagad. Pie Malaizijas robežas kaut kur, jā. Malaizija ir tieši zem, jā? Singapūra ir. Jā. Un Singapūra ir aiz Malaizijas. Bet viņi pats savu, Singapūra ir pats savu valsts, jā? Jā, viņi ir gan valsts, gan pilsēta. Kā gribētos uz turieni. Aizmauksim uz Singapūru. Uz plūdiem mēs negribam maukt tagad. Jā, šobrīd nē. Bet mums viss ir kārtībā, mums te plūdi pat mums ir viss, mēs esam sveiki un veseli, nav jēgas nevienam pilnībā uztraukties, jo, mums te iet daudz labāk nekā Latvijā, tā kā. Jā. Bet, tā nekā mums iet Latvijā. Es jau nezinu par citiem cilvēkiem, varbūt citiem nenormāli patīk tā ziema. Ir cilvēki, bet es vienkārši nevarēju izturēt, un es pierunāju šitos, ka viņi arī nevar izturēt, un... man taizem pati pierunāja, jo mēs atbraucām uz taizem, mēs sapratām, ka te ir diezgan fucking labi. Cilvēki tik forši, te viss ir lēts, kā jau teicām, viss ir vienkārši superīgi. Vienāds laiks visu laiku ir no 6 līdz 6. Jā. 6 ir tas, tāpēc tu jau arī gan jau gribēji piecelties tajos, mēs visi gribējām tajos 6, jo tad arī aust sauli, un mēs zinām, ka 6, pus 7, tad arī būs, tas, ka nav. Jā, tās dienas ir tādas, salīdzinoši ar Latviju vasarā ir diezgan īsas. Bet mēs esam ziemā šitai. Jā.
Un 6 te ir saule, kas nav Latvijā. Un 6 te beidzās saule, kas nav Latvijā. Bet arī vasarā šeit saule ir 6. Nu, vasarā viņi man pateica, ka viņiem līdz 6:30 ir. Tas ir viņiem kaut kāda, nezinu, kaut kāda pusstunda tā atšķirība. Tāpēc, ka mēs esam, man liekas, tik tuvu tam ekvatoram, ka viss ir notāts ļoti, ļoti precīzi. Jā. Ko es gribēju teikt? Nu. Taizem, tev ir pateicies par labāku cilvēku? Tu jūties kā labāks cilvēks Taizemē? Tas ir baigi deep question. Tas ir deep question. Es gribu bišķiņ paiet deeper. Es gribu teikt, saprast, kā tu jūties kā par sevi, kā cilvēku Taizemē esot. Jo. Es nezinu, vai es baigi mainos. Jā. Man vienkārši ir miers. Es esmu vienkārši mierīgāks. 100% daudz vairāk nekā es būtu sapsihojies Latvijā pa kaut kādiem sīkumiem. Te jau es tāpatās kaut kad sapsihojos, bet es esmu daudz, daudz mierīgāks. Jo es vienkārši zinu, kas nāk priekšā. Es zinu, ka man nav jāuztraucās, ka būs kāds laiks būs ārā, kas man jāģērbi, kāds visu laiku ir vienāds. Tas respekts ir arī. Kaut ko, jā. Tas, kas manī mainījies, es tagad emojijas vairāk lieku šito. Jā. Kā tāds es nesaku, jā, vai kaut ko tāds, vai sirsniņas, vai šito ten plus sirsniņu. Es tagad kaut kādiem taizemiešiem rakstos, tad es viņiem visu laiku šitā ten rakstos. Tā visu laiku kaut ko izdara, palīdz no tā, vienkārši paldies, visu laiku ir. Es šitā gribu darīt visu laiku. Jā, es būtu Latvijā, un tā jāsāk darīt. Jā, un arī tāds visu laiku tāds, šausmīgs ir tāds, visu laiku ir tāds paldies. Visu laiku Latvijā tāds, ko tu vari lūgties visu laiku? Nezinu, ko Latvijā, bet kaut kāds bomārs, kaut kāds gas. Šeit tā vismaz nav. Paldies! Bet jā, es personīgi par sevi kaut kā jūtu tādu, jā, tas miers, tas ir visvairāk, kas man ir, tas, ka es kaut kā... Es neuztraucos, tā kā par to, kas ir ka man būs kaut kas sūdīgi. Ka es, piemēram, neuztraucos par to, ka tāds, Dievs, kā es varēšu izturēt to ziemu, jo man tikai tas uztraukums, man jau iedeva to depresiju, ka es domāju par to, ka man vēl 3 mēneši šitā jāiztur. Man vienkārši tādā. Un februārī tas vispār, februārs vienkārši izmetams pēc tam. Man novembris ļoti besī ārā. Novembris ir vissliktākais, jā. Es neko neciešu vairāk par to, kad cilvēki vienkārši apkārt sāk besīties ārā. Ka es redzu to, ka vasarā visi ir pārlaimīgi, visi ir forši, visi tusējās, un tad pēkšņi kaut kādā brīdī cilvēki visi sāk apvainoties, visiem sākās kaut kādas problēmas, visi sāk besīties, sūdzēties, visu laiku... Sociālos tīklos laika rādās, man besi ārā, šitais stulbais sviests, kas te tagad notiek. Ej, tu dirst vienkārši, Latvijā vienkārši fenomenāla situācija, es teiktu. Neuztaisīja vēl Baltiku, tagad plūdi. Baltika tagad visur plūdi ir visi sabojās. Un es teikšu, vecīt. Ej, tu dirst! Šitā sistēma, viss tagad kaut kāda ziemiņa uznāk, nav ne sniegs, nav ne augstums, vienkārši 0 grādu, viss puņķainiem deguniem. Tu man pielepināji, Covid, tu stulbais piderās. Kaut ko negribu pasēju vienkārši, prosts vienkārši. Man, prosts iedot kādam asiņainu mutīt, nevajag. Bišķi izrotās tev sēņi, bišķiņi sarkanas uztaisīs to. Tīrs. Lai tev bišķiņi tāds Ziemassvētku bišķiņi prieciņš ir klausīt. Fucking dusmīgs palika tagad tikko. Es vienkārši tulīt kaut ko izšķaidīšu. Man tā besi ārā šreiz. Nebraukšu uz Latviju vairāk vispār. Man tā fucking besi ārā šreiz stulbais latviešu. Vidaraskis kaut kāds, es nevaru. Besi ārā. Un te fucking visi tie... Bet es nedomāju par Latviju vairāk. Man tas patīk, ka man viņa aizved. Vienkārši tas, ka tu tagad tāds, te ir visu šitā dara un kaut ko man tāds. Man vairāk, man arī, es tā kā atbraucu, tu kaut ko teici, ka baigi salīdzini, bet man tāds, tad, kad es esmu ar tiem, ar taizemiešiem, ar cilvēkiem kopā, es baigi nedomāju par Latviju. Man ir tāds, kas tagad te notiek? Es visu laiku aizmirstu to, ka Latvijā ir ziema tagad. Tas jā. Bet man arī es tāds baigas cenšos, lai citi neuztraucās par manīm, es arī neuztraucos par to, kas tur notiek, jo es mēģināju aizbēgt no tā visa, līdz ko es sākšu uztraukties un teikt, ka tāds, tur tagad ir sūdīgi vai kā, bet tas ir mans apiņiem. Varbūt kādām citām nenormāli patīk tajā ziemā būt un tajā tumsā un tad, labi, es neturpinu.
Bet vienkārši tas ir tāds man, un tā kā es esmu mainījies, ka es esmu vienkārši šitajā. Es mēģinu tā kā viņi dara. Es mēģinu apskatīties. Es cenšos arī iemācīties viņu to dzīvesveidu. Ok, valoda man vēl bišķiņi klibo un tāds, es vēl nesaprotu. Es vienkārši smaidīju kaut ko tā omitā, kas mums tajā veikalā. Viņi man baig kaut kas tās slēgstā. Vienkārši smile and wave. Jā. Tas... es nezinu, kā šī tāds dzīvesveids. Protams, es centīšos pie tā pieturēties visu savu dzīvi, un es ticu, ka ļoti daudz, ko mēs arī būsim iemācījušies, ka mēs brauksim apakaļ, un mēs būsim pilnīgi citi cilvēki. Bet mums būs vasara. Tur tas prikals mēs atgriezīsim. Bet man ir aizdoms, ka Latvijā ir baigi grūti noturēt tādu, tā kā to mentalitāti. Man vasarā nav tik grūti. Vasarā varbūt, jā. Es saku, tā ziema ir tas, kas man arī tīgi iedragā. Tur ir grūti, tā kā tur ir jābūt budistam, lai tu ziemu varētu tā, bez nekādām dzeršanām. Ieslēdzies istabā, aizslēdz durvis, nerunā nevienu un vienkārši, tā notiek. Seriāls visu savu dzīvi. Tā notiek. Ziemā, jo ko tu citu izdarīsi? Tu skaties atkal savējo seriāliņu un tu atkal... Es YouTube'ā jau kuru reizi, man tāds kāds films, ko tu gribi uztaisīt, un tāds, es nezinu, Ziemassvētku films. Viss, kas tev galvā ir tāds, ko es varu izdarīt, es varu sniegt kaut ko. Tu paskaties ārā un tāds, man pat sniegs īsti nav. Jo šodien ir +2 grādi decembrī. Jā, viss ir slapš un viss ir drūms un viss ir bēdīgi un diena kaut kāds 4 stundas gara. Un mēs uz to visu arī tā skatāmies. Ka mēs redzam visus tos negatīvo, un to jau var sāk uzreiz tev parādās visur Instagramā, un visur parādās tāds latviešu kaut ko jau sūdzās. Visu laiku sūdzēšanās. Tas ir arī tas, ko tu redzi. Tas ir arī tas, ko tu, vienkārši, ko tu skaties, kas tev ir tāds, kā tev liekas, kā visiem ir. Man liekas, ka mēs jau arī esam bijuši, mums ir tas filtrs kaut kāds virsū, ka mums vienkārši šausmīgi tā ziema nepatīk, tāpēc es arī skatos, ka citiem nepatīk. Redz tieši to negatīvo vairāk nekā... Man tas vienkārši ļoti provocē visu laiku. Man ir tāds, ko var vienkārši sūdzēties visu laiku. Tu padaisi to visu vēl sliktāk. Un cilvēkiem tāds, jā, super, tieši tā es tev piekrītu. Tik sūdīgi vienkārši. Un tas ir, ko man liekas, bet man tā patīk. Man arī, es esmu latvietis, es esmu ritīgs eiropietis, un es esmu arī uz to, kas ir negatīvais. Un es saku, mēs visi piekrītam to, ka šitais ka kaut kas ir slikti. Un tā kā visi piekrīt, man tāds, vai ne? Vajag sūdīgi. Tā kā mēs tagad runājam, vajag slikti tie latvieši. Vienkārši tāds, es esmu tādā ziņā, es neesmu, tāpēc es saku, kā es esmu mainījies, un tāds, es jūtu vēl, ka man iekšā ir. Protams, mēs esam vienu mēnesi. Es esmu tikai 1 mēneši te, un es vēl nerunāju to valodu, un tā. Bet es mēģinu to vispār. Jā, arī tas, ka es arī pietēloju, es eju ārā no mājas, un man tāds, es omītēju kaut kādā, es jau varu nestāstīšu. Mums vajag taizemiešu čomaks. Tiklīdz mums būs kāds taizemiešu čomaks, pie ko mēs regulāri tusēsim kopā, tad tas būs tas moments, kad mums izmainīsies mūsu mentalitāte. Tā kā mums būs kaut kāds jauns humors, kaut kāda jauna skatu uz dzīvi, ka viņš vienkārši strādīs mums kaut kādu taizemiešu bullshits un kaut kāds širāds, mēs sapratīsim, kas ir tas taizemiskais kaut kāds viņa bezsakars, jo visām tautām ir savējie bezsakari. Visiem ir kaut kādas lietas, kas viņiem ir tādas, šitas gan ir weird. Un tāds, tad mēs tā kā sapratīsim to visu. Bet, jā, tas mums vajag čomaks dabūt. Tāpēc arī mēs bijām uz ekspātu, tā kā tusiņu. Pirms mēs runājam, es arī aiziet to lietu. Pa ekspātu. Uztaisam pauzbišķi. Labi. Jā, runājot par ekspātu. Jā, mēs bijām uz tā pasācienu. Latvieši paņem. Šitie ten ir herbal inhalers. Tā ir taizemieši. Viņiem nav snusiņi, viņiem nav veipiņi. Bet viņi ir nelegāli. Viņi ir nelegāli, jā. Un viņi lieto šādus herbal inhalers, kas ir tā kā principā, es nezinu, kaut kādiem mentolu un kaut ko tam līdzīgi. Viņi visi ir dabiski, tur ir kaut kāds kristāliņš iekšā. Tas nav metamfetamīns vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas ir kristāliņš kaut kāds dabiskais, ko viņi visu laiku elpo, lai atvieglot savējos degunu kaut kādas, elpošanas problēmas. Tā viņi saka, bet īstenībā viņi to lieto kā, viņiem visiem ir atkarība no tā. Viņi visu to lieto kā tādu viņam, tā kā narkotika. Tā kā narkotika bez mazā, jā. Bet tā nav narkotika. Tā nav narkotika, bet...
Bet, nu jā, tāpat. Tas ir, tad viņi ir atkarīgi visi no šā. Visi taizemē širo dara. Brauc taksīt, viņš tas taksis tāds paņem, tā. Es arī visu laiku viņus lietoju. Jo man vajadzēja, es zināju, ka šī te nebūs snusiņa. Un es tā pieredzu pie snusiņiem. Mēs tagad jau mēnesi neesam snusiņas ņēmuši. Nu, izņemot tos kaut kāds dažs. Vispār nikotīns nav bijis lietots. Es neesmu lietojis nikotīnu reāli vairāk kā mēnesi tagad. Tas ir reāli apsveicami. Mēs ēdam vairāk. Dēļ tā, ka nav nikotīns. Tas gan jā, mēs ēdam ļoti. Bet tas arī tāpēc, ka te viss ir tik lēdz un tā ir tik lēta būt ēdienu. Bet jā, mēs bijām uz ekspēts. Jā, mēs bijām uz ekspētu tusiņu, mēs apazināmies ar visādiem ārzemniekiem. Ekspēts nozīmē cilvēks, kas ir vienkārši ārzemnieks. Jā? Ārzemnieks, kas ir šajā valstī bez mazai. Ja Latvijā, jebkurš iebraucējs, kas iebrauc, viņš ir ekspēts bez mazai. Bet imigrants? Imigrants ir cilvēki, kas tur tā kā, man liekas, ekspēts, man liekas, ir kaut kāds ne uz visu mūžu vai kaut kas tam līdzīgs. Cilvēki, kas kaut kādu iemeslu pēc tur ir, lai strādātu. Mums vajag, lai paskatās. Krist, ko nozīmē ekspēti? Apskaties. Tieši. Tur kāda ir atšķirība? Uz ekrāna. Kāda ir atšķirība? Ekspatriāts. Cilvēks, kas? Patriarchāts. Patriarchy. Expat. A person who lives outside their native country. Vienkārši. Jebkurš cilvēks, kas dzīvo ārpus savējās dzimtās viņiem nav vārds ārzemnieki. Bez mazā ārzemnieks. Bet kā ir ārzemnieks angliski? Viņiem nav tāds vārds, tāpēc viņiem ir ekspēts. Gan jau ekspēti ir ārzemnieki, jā. Gan jau. Bet viņš nav ārzemnieks. Viņš ir... Tu, piemēram, cilvēkam Amerikā neteiksi. Nē. Visi amerikāņi ir ekspēti. No jā. Izņemot Native Americans. Who have come to a different country in order to live there permanently. Imigranti ir itīgi tie, kas iebrauc un te paliks. Tā kā ekspēts ir vienkārši ārzemnieki. Imigrants, jā, ir cilvēks, kas izdomājis palikt šeit, un jā, ekspēts ir ārzemnieks. Nu jā. Ja mēs tādu atbrauktu šeit, tāds... Mēs braucam šeit, lai veidot savu ģimeni, lai šeit strādātu. Jā, mēs te paņēmām māju, tā cilvēki nedara. Nē, dara, te dara tā daudz, tā kā es te tagad dzīvoju. Tāpēc te viss ir fucking lēts. Viss ir ļoti lēti. Bet arī staigāju pie ieliņa, pēkšņi kaut kāds austrāls man pasaka, tāds, oi! Oi! No ielas es skatos, kaut kāds baltais staigā, un es, no kurienes tu esi? Un uzreiz sākās šitādi, visu laiku tāds, ka cilvēki arī... nu jā, tad, ka tas ir vispār rēcīgi, ka te viss ir, protams, Asian un tā, un ka mēs tā esam ritīgā mazākumā. Un tad tu stāv kaut kādā tajā air, kā sauc? Gaisa train. Skytrain? Skytrain. Nu, tā kā metro, virszemes metro. Virszemes metro. Un tu stāv tur un skaties, un tur kāds baltais ar vienu stāvīkšā, un tad paskaties uz viņu, jūs tā saskatās. Ka jūs esat ļoti, tāds... Mēs tā esam ārējie. Nu jā. Tad tā ir interesanta sajūta, jā. Jā, kad tu taisi mazākumā. Jā, ka mēs aizējām uz tirdziņu, un mēs staigāmies pa tirdziņu, un mēs saprotam, ka mēs esam vienīgie baltie šeit. Un visi cilvēki tādi. White people. Latvijā. Where are you from? Latvijā. Nu, jā. Bet tajā, kā kurš zina to angļu valodu, kurš nezina. Bet dažas pārbrīnies, ka kāds arī zina, ko tu gribēji. Ko tu kādu jociņu. Nu, vienkārši tas, kad... Es centos atcerēties, kā viņi runā taizemiski. Nu, tā kā taizemieši, kā viņi angliski. Viņi tā, you are from Latvia. Ja tāds. Lajasan. You drink the Leo beer. Leo beer. Nu, jā, viņiem, kā kurš, jo ir citi, kas... Bet viņi tā kā nepasaka līdz, viņi tā kā taisamieki. Kā kurš, jo ir, kas runā pilnīgi citādā. Bet ir tas pārsvars, ko es dzirdēju, es arī pateicu viņai pašai tai vecenīte, bija tā taizem, mēs tā ekspēti. Es pateicu viņai, ka norāja tās galodas, viņa tā, jā, ka mēs, viņa tā, yeah, we do that. Nu, tā kā, viņa ir tā, kā viņas gārnīs. Nu, gan drīz vai šitā. Nu, jā. Bet tā kā bija tā viena Lady and Gentleman vecenība, Tā bija vienkārši. Lady and gentlemen,
We go outside the boat and you come back in the boat at this exact time. Mm-hmm. If you miss the boat, you come back at this time. Because then the next boat is gonna come back here. This is... Oh, Ready Boy. Ready Boy. Nu, tā ir citai sērijai, man liekas. Nu jā. Saruna citai. Pa Lady Boys. Tas būs nākošai sērijai. Jā. Tagad vēl. Nu, ko mēs tad darām? Mēs to announcementiņu vai... Jā, mēs... Ko mēs darām? Mēs darām Leos. Kas ir, manuprāt, visgaršīgākais taisam saliņš. Rinīts iepriekš dzēra Chang. Man Chang negaršo. Un viņš pēc mīzeļiem garšo. Chang ir prostais. Es teiktu, šitais Leo ir vistuvāk. Kā es teicu? Vistuvāk piebalgs? Piebalga? Nē, tikai tumīgi. Tikai tā. Viņš nav tā kā piebalgs. Salīdzinot ar citiem aliņiem. Šitai. Viena lieta, kas tā izemē nav tik laba. Kas ir Latvijā, tas ir aliņš. Tā ir viena lieta, jā. Bet to varētu, varbūt kādu citu sēriju. Mēs varētu salīdzināt. Tad mums vajag, lai kāds atved no Latvijas aliņu mums. Jo tad mēs varēsim salīdzināt. Moš kāds brauc uz Ziemassvētkiem. Jā, ja kāds tagad brauc, tad lūdzu atvediet mums kādu pudeli aliņu. 2 pudeles, varbūt 3. Koferītī. Aizņem savu precious space. Tā jau ir grūti salikt visu ko, bet mums kāds 2-3 aliņus var. Varbūt 4. Varbūt 4 katram. Tas būtu labi. Tāpat tās tā ir lēts. Mēs tev iedosim. Mēs jums 4 apakaļ iedosim šitos aliņus. Aliņš viņiem nav tas garšīgākais. Bet Leo ir normāls. Leo ir ok. Bet šņābes te neesmu dzērs. Mēs dzērām viņu to rumu. Tas rums maksāja cik? 3,50. 0,7 pa 3,50. 3,50 eiro par 0,7 rumu. Kas bija ļoti normāls rums, garšīgs rums. Mēs dzeram kokčikos. Ļoti labi. Jā, es atbalstu. Jā, un ir arī tāda lieta, ka šeit ir legāli viena lieta, kas ir nelegāli citās vietās. Viena lieta, kas ir nelegāli citās vietās, kas ir zālīte. Ko mēs jau paņēmām. Kur Latvijā vairs vispār nav. Jo sniegs. Mēs nerunājam par to zālīti. Mēs runājam par citu zālīti. Par to nelegālo. Par nelegālo zālīti. Tā zālīti. Un uzmini, cik viņi maksā šeit. Okay. Iedosim tev 3 sekundes laika, lai tu varētu uzmanīt. Tie, kas zina. 3, 2, 1, nepareizi. Šeit zālīti maksā gramā. Cik? Tu aizmirsi? Es domāju. 2 gramu bija pa 150? Jā. 75 bati gramā. Jā. Tas nozīmē... Tas ir 2 eiro gramā. Mums ir. Okay, es teicu, fucking 2 eiro 10. 2 eiro 10 gramā. 2 eiro gramā. Traki ir, jā. Un tā nav nekāda sūdīgā zālīte, tā ir izemiešu labā zālīte. Viņiem ir diezgan labi zālīte. Diezgan augā kurš viņiem ir. Viņi ir diezgan spēcīgāk nekā tas, ko mums Latvijā kā tu to zini? Kāds atļaujās tirgot. Tā es esmu dzirdējis no kaut kādiem sources, kas ir kādreiz Latvijā pamēģinājuši kaut kalnā iekšā. Jā, bet tas ir... Šķūnī kaut kur. Kad vēl Latvijā bija legāla zālīte. Kad vēl? Tajos laikos. Jā. Tā kā Covid vēl nebija, tur bija. Nē, starpbrīd, tur bija kaut kāds moments, jā. Jā. Tas ir tāds, jā. Tā ir tāda lieta, kas šeit ir ļoti pieejama un ļoti, ļoti lēta, par ko mēs cenšamies neizrauties. Vai ne, Rinīt? Jā. Mēs tādas lietas nelietojam. Jā, vispār. Vispār ne. Tas nav nekad citēts. Es pat nezinu, kāpēc mēs par to runājam, vai kāpēc mēs zinām. Kas tev tie par našķīšiem? Man kaut kā kārojās. Runāju par zālīti. Mēs pamēģināsim vēl šitādas. Mums ir kokas riekstiņi, un šitie kokas riekstiņi. Man vairs nav, es izdzēru. Mums bija. Man ir rotiņam bija, un te vēl ir kokas riekstiņu končiņas, ko mēs pamēģināsim. Redzi, šitais jāizmā. Atbils. Kādi jautājumi? Jā. Šitais ir Kristis, šitais segments saucās jautājums no Kristis.
Kristīnas jautājums. Kas mums ir tā taizemiski? Kas asociējas ar taizem garša? Pandan. Man pandam bija pirmā reize. Šoreiz es kaut kā mazāk to pandanu. Es apsēstu, jo man viņš varbūt bišķiņa apnicis ar... Bet es viņu jūtu visur, jā. Labi, tu sāc pirmais. Nē, tur runā, jo es vēl domāju, kas... Bet man tā pandani vienkārši, viņi tik specifiski. Šite... vēl curry, bet viss ir zaļš. viss, ko es domāju, zaļš. Man zaļā krāsa, laikam, ir tā. Viņi mērcīties, curry, bet curry un pandani salds un sāļš. Bet jā, man tā pandani garšo, viņi visur parāda. Pēkšņi mēs tur dzērām arī ūdentiņu vienā vietā. Ka man likās, ka tur bišķi, tu teici, ka bišķiņi, bet man tāds mašs tas ir prasts sūd, man liekas, ka viņiem rociņās vienkārši kaut kur tā pandani garš, ka viņi, kamēr viņi lej ūdeni. Viņš abas netīra ūdeni. Jā, netīra ūdeni, man vienkārši tā likās. Jā. Man personīgi liekas, tas pēdējā laikā kaut kā tas taro visu laiku figurē, tas violetais. Tas, kas arī tiem un tiem visi saldais kartupels, tā garša man kaut kā figurē. Bet viena lieta, kas ir no sāls. Viņš ir tā kā končiņ, tas kartupels, viņš ir lilā vāka. Jā, un no sāļajiem man kaut kā atgādina. Es nezinu, kas tas īsti ir, bet ir tā viena tā garšviela, viņš izsās tā kā loks, vai kas tas tāds ir? Tas zupās, kolēģi? Jā, zupās, viņš ir tāds, man viņš nepatīk. Man tā garša nepatīk. Bet man viņa asociēs ar taizem, jo es tādu nekur citur neesmu pagaršojis, un man kaitina, ka viņi pilnīgi visam, viņi gandrīz pielēja. Viņš bija gan klātajām padtai, viņš bija arī klāt toreiz tajai zupai kaut kādai, kas bija, ka mēs toreiz tajā food court ēdām. Un viņi ļoti daudz, kur viņi liek. Arī mēs bijām Kristus to tirdziņu, kas te ir netālu no mājām, tur arī sajūtu to smaržas, redzēju viņus. Es nezinu, kā viņi saucās, kas tie tādi ir, bet man tā... Nākamo reizi var dabūt. Es varu mēģināt saprast, kā viņš saucās, bet viņš ir, tāds, man tā garša īsti nepatīk, bet viņi ļoti specifiski ir. Viņš ir tāds garšviela. Bet, kokosrieksts mēs zinām. Kokosrieksts, viņas atšķirās kaut kā? Es domāju, ka nē. Vienkārši krāsēm pabija. Ļoti Ziemassvētku stilā. Jā, es jūtos ritīgi, tā kā Christmas. Viņš ir tagad tāds īrisiņš. Jā. Coconut cream toffee. Ok. Čonkjā. Kurš ir tāds ēd? Viņš ir tā kā. Viņš nav īrisiņš. Viņš tāds ciets. Viņš ir tā kā tie milleri. Tā apkārt. Toffee. Ir toffee, viņš jau ir tāds. Un kokosriekstiņš tur iekšā. Bet viņš ir tā kā karamelīti. Vienkārši kokosrieksts piena gan jāsatēt. Jā, kokosrieksts piens. Tā ir tikai. Kokosriekstu cukurs, kokosriekstu krēmiņš kaut kāds un glikozes sīrups. Tas uztais viņu tādu. Es dieviņš šurās končus, paldies, Kris, ka tu viņus atnes. Parādi. Šurās ten ir piena končiņas. Viņas ir kaut kāds tagad no kāda piena pulveru uztaisīts vai kaut kas tam līdzīgs. Man ļoti viņas patīk. Viņas ir tā kā... Es nezinu tā garša, man liekas, ka viņas vienkārši tur nav tik daudz. Tie tauki vai kas? Bet man vēl tas tur... Kokosriekstiņš nevar vēl. Jā, izrāda. Viņš baigi ilgi. Tagad mēs varam to announcement. Šis ir vienkārši groundbreaking. Mēs pārējām uz anglisko kontentu tagad. Mēs mūsējā saturu taisīsim angļu valodā. Ko? Tāpēc, ka mēs ar latviešu saturu nespējam nopelnīt naudas. Tik vienkārši. Šitais ir mega announcement. Neviens negaidīja, ka mēs angliski mēģināsim. Jā, to neviens nekad no jums gan jau neiedomājās. Es nezinu, kas notiks ar šito podcastu. Es ļoti atvainojos visu cilvēku, kas nesaprot angļu valodu pilnībā.
Un man ir ļoti žēl, bet ir laiks pienācis, kad, ja jūs gribat turpināt mūs klausīties un mūsējos video skatīties, tad jums, diemžēl, būs jāiemācās angļu valodu. Tāpēc, kad mūsu saturs lēnām tagad pāries uz angļu valodu, un mēs vienkārši sāksim pelnīt lielo piķeru šitā. Es te domāju, ka tas ir baigi liels announcement. Bet jā, mums vajag naudu. Un jūs iemācīsieties. Ja jūs skatāties mūs un jums patīk, tad jūs iemācīsieties angļu valodu. Tā baigās cilvēki neskatījās, pat ja mēs latviski taisījām. Jā. Mēs gribam bišķiņu ārzemniekus. Mums gadu 5 fani. Nu, ir. Bet jā, mums arī saka. Mums Igaunijā bija cilvēki, kas saka, es tā gribētu klausīties jūs jau podcastu, bet es vispār neko nesaprotu. Un viņi mēģina. Viņi mums saka. Viņi pat iemācās tāds sūds uz puļta podcastu. Jā, viņi tā cenšas, tāds širē pareizi es pateicu. Jā, man tāds, tu pat nesaproti, ko tas nozīmē. Tas tik bēdīgi. Un mēs, diemžēl, neesam patrioti. Saku, ko grib. Mēs taču esam ritīgie. Pazies, kur mēs bijām Latvijas dzimšanas. Viss, ko mēs esam šajā podkāstā teikuši, cik Latvijā sūdīgi un cik taizemē fucking fenomenāli. Mēs neesam patrioti, es teikšu godīgi. Bet, no piebalga salas mums patīk. Nu, labi, latviešu aliņš vislabākais. Ģimene arī baigi labā. Jā, ģimene baigi labā. Un visi baigi labi. Izņemot pilnīgi visu. Pilnīgi izsūdzēšanās un tāds. Bet, nu jā, lielas announcement. Es nezinu, gan jau kā podcasts parīt, mēs turpināsim šito. Bet nē, tas zīdēt vai mīt, mēs kaut kā mēģināsim, ja mēs omītēm taisam. Es nezinu, kas notiks, ka mēs atkal Latvijā būsim. Jā. Kā tur būs atkal to kontentu, bet, nu jā, ja tas bija big announcement un jūs sagaidījāt līdz šitam momentam, tad malacīšu. Bet jā, tie cilvēki, kuriem vajag šito saprast, ka mēs taisīsim angliski, tie pat tagad nesaprot, kas notiek. Jo viņi pat tūci tik tālu netiek. Jā, ja vispār kāds šito dzird tagad. Nu tā, protams. Paldies tev, ja tu šito klausies, un šito dzird. Liels paldies tev. Mēs ļoti to novērtējam. Noskaties arī pārējās viss. Mūsējos kontentiņas. Nenožēlosiet. Bet tā arī šajā pirmā sērija. Cik ir? Vai ko vēl? Jā, tā tur končiņ. Kā viņi garšo? Tagad bēbīši šēdiens. Tagad šreiz bēbīši tie pieniņi, ko uzjauc. Kā tu zini, kā viņi garšo? Tāpēc, ka es pagaršos. Man mazajam brālim, ka viņš bija maziņš bēbītis, pagaršoja tos baby formula. Tev tagad atcīt uz to laiku? Es arī atceros, ka es biju sīks, ka es tā dzēru. Kas bija bēbītis. Man tā garša vienmēr ir palikusi atmiņā. Pieni, feikā pieni garša. Garšīgi. Širo ēdot es jūtos tā kā bēbītis. Visas problēmas aizmirstās, un es saku, mazs bēbītis. Oi, man visas problēmas ir. Čau, rasam. Vairāk nav problēmas. Jā, cilvēkiem jābraucies uz taizem. Jā, brauciet ciemos. Bet, ir bailīgi višķiņi. Jo tu vienkārši nezini, kas te būs. Nu jā, nezinu, ko sagaidīt, bet, Bet jā, jau Otiš man pierunāja. Tik, cik es esmu tagad bijis, tagad es neredzu neko, kāpēc tā nebrauku. Jo, Rīgā sēdēt ziemā, kad tu uztraucies par katru nākošo rēķinu, jo tu nezini, cik viņš liels būs. Un šeit tu vienkārši zini, katru mēnesi būs vienādi. Tas vēl ir naudas jautājums, bet arī tajā pašā laikā ir tas, ka mēs vienkārši gribam vasaru. Un tu vari vasaru iegūt šeit. Visdārgākais nopirkt biļetes uz šejien. Vasara nebeigsies. Vasara nebeigsies nekad. Mēs to izdarījām. Mēs izskipojām. Jā. Un mēs atbrauksim uz Latviju un atkal būs vasara. Brauciet uz taizemi. Pazies, kā Otiš dejo. Nav. Mums ziema nav. Neeksistē. Mēs visi. Tā ziema. Ziema vairs nepastāv. Jautājums no Kristus. Jautājums no Kristīņas. Jautājums no Kristīņas. Jautājums no Kristīņas. Jautājums no Kristīņas. Ko ir zināt Kristīņā?
Jautājums no Kristīņas, ko grib zināt Kristīņa? Kas ir vissvarīgākais, ko mēs paņēmām līdzi? Cilvēki tagad neredz, bet es pointoju savu datoru. Dators! Mēs paņēmām dators līdzi. No viss iekšiņas mēs nopirkām. Mēs kastu atstājām Latvijā, un mēs nopirkām jaunu kastu un ielikām iekšā visas pārējās komponentes jaunajās kastēs. Tas bija viss svarīgākais, ko mēs esam paņēmuši līdzi, jo bez tā mēs nevarētu uztaisīt šo podcastu, mēs nevarētu taisīt vidikus un nevarētu skatīties YouTube, nevarētu skatīties pornogrāfiju un vispārējo. Jā. Mēs katru esam paņēmuši līdzi, ko mēs nevienu reizi vēl neesam uzspēlējuši. Mums jau uztais kaut kāds katans video. Piekrīt. Ka mēs katanu spēlējam. Tu pagaršo šo dabūji? Jā. Kā tev garšo? Man viņa garšo ļoti. Viņi tādi bezgaršīgi, bišķiņi, bet viņi tādi pussaldi tādi. Viņi liekas veselīgi. Jā. Es tāds daudz, es jau viņus visus izrītu vienkārši kādā sekundē. Bet viņi ir tādi, ja tu gribi kaut kādā neko. Es izrīju vienā sekundē, es nopirsu to pats, viņus vienkārši čiks un pazu. Ja tu gribi tādu tādu ļoti vieglu saldumiņu, šeit ir ļoti labs. Tā kā varēs uzvarēt. Giveaway. Labi, nebūs nekāds giveaway. Ja jūs varat samaksāt paši par savējo sūtīšanu, visu šo mēs aizsūtīsim. Bet mēs varam sarunāt, protams. Ja jūs ļoti kaut ko gribat no Taizemes, droši rakstiet, mēs jums aizsūtīsim, bet jums jāsamaksā par sūtīšanu pašiem. Okay. Jau viņi zina. To mēs visi izrunāsim. Kas un kā. Kas mums, kas jums. Jā. Un tā. Tagad jūs zināt, kur mēs atrodamies, ko mēs darām. Baigi čils te ir. Mēs neesam nekur pazuduši. Mums viss kārtībā, mēs neesam noslīkuši. Mēs neesam nolaupīti, mēs esam drošībā, mums ir savu māju ar apsardzi un vispārējo, tā kā mēs esam vēl drošākā vietā nekā esot Rīgā, tā kā mums viss ir kārtībā. Un es ceru, ka jums viss ir kārtībā, un es ceru, ka jūs brauksiet uz šejienu, vai arī, ja jūs paliekat Latvijā, tad es ceru, ka jūs arī esat mierīgi un kopā ģimenēm un visiem. Izbaudiet Ziemassvētkus. Jo Ziemassvētku nāk, un Ziemassvētku ir mīļš laiks, kad... Tas ir visforšākais laiks ziemā. Jūs to siltumu varat dabūt mājās. Pie kamīniņa, cerams, vai pie kāda radiatoriņa. Jā. Mīļums ir tas iekšā būt. Tas ir pats galvenais. Samīļojiet savus tuvinieks un mīļos cilvēkus un izbaudiet Ziemassvētkus, šo skaisto laiku, kas ir došanas un dabūšanas laiks. Un neņemiet vērā visus tos bomārus, kas bļauj uz ielām un lamājās. Un saka stulbas lietas. Nesēdiet pārāk ilgi TikTokā un Instagramā, jo tikai tas tev liks justies aizvien sliktāk. Tāpēc, ka daudziem citiem cilvēkiem iet dzīvē labāk nekā tev. Tieši tā. Neņem to visu vērā, baud dzīvu un tiekamies nākošajā Sūds uz puļu sērijā. Āmen. Āmen. Punkts un āmen. Tiekamies. Atā.